šodien dodamies uz Hadrons 2025, ko jau 20. gadu rīko Radio Naba. Un tā ir lieliska iespēja jaunajiem mūziķiem uzkāpt uz lielās skatuves un parādīt, ko viņi māca. Tas izklausās tā kā klišeji, bet es teiktu, ka mums nevar ielikt rāmjos, ka mēs izpildām kaut kādu gangsta folk rapu. Tā mums ir vismaz teikts. Par ko ir jūsu dziesmas un kāds ir to vēstījums? Pa labu laiku, pa dimenkratīšanu, pa kāju kustināšanu. Galvenais, lai tā kā ķermenis kustās, tā kā deja. Jebkur dēļ. Lai mūzika apbur dejā. Jā. Jā. Šādāts mamām. Šādāts visiem, kas mūs klausās vispār. Mēs esam grupa Laiki un mēs pārstāvam latviešu roku. Un dažreiz sanāk kaut kas no art roka, kaut kas no hard roka. Piesim jaunākā dziesma, kas mums ir kopīgi sarakstīta Eitu mākslinieki, ir veltījums visiem māksliniekiem, kas maldās. Es arī domāju, ka katram māksliniekam ir kaut kas jauns piedāvājams un nevar zināt, kurš būs nākamais, kurš uzkāps uz skatuves un skatītājs arī aizraus. Un tāpat arī Hadronā uzstājas tāds plašs klāsts ar žanriem un man liekas, tas ir ļoti labi. Kā jūs izlēmāt piedalīties Hadrons 2025? Es sapratu to, ka mums ir jābīdās kaut kur ārpasaulē. Esmu dzirdējis un es viņus pakluso pieteicu. Nu, labi, nē, pakluso nē, bet es viņus pieteicu, jā, un laimīgā kārtā mēs esam tikuši šeit. Mazliet paspēlēt, jā. Mēs esam 3 upenieki un 1 frēmans. Un mūsu grupa sauc Sauner. Mēs spēlējam rokmūziku ar nelielu dvēseles sāpju piesitienu, kas ļauj tādu popstāvu mazliet ielaist tālāk. Par visu mēs dziedam. Dvēseles sāpīt var būt ļoti daudz dažādām lietām. Katra dziesma par kaut ko citu. Ir dusmīgas dziesmas, ir romantiskas dziesmas, ir depresīvas dziesmas, ir tā. Priecīgs vēl nav, bet gan jau kādreiz varbūt. Tad šis ir pirmais koncerts, un jā? Jā. Kā tad izlēmāt tieši šeit, šodien? Īstenībā Niks ir mūsu grupas radošais direktors, un viņam bija tā iniciatīva, upenieki, mēs tā kā tādi bišķi slinkāki esam, un viņš mums pavilka līdzi visu šajā avantūrē. Rakstām dziesmas un tiekamies. Redzēs, kur tas mums aizvadīs. Uz Hadrons 2025 skatuves kāpa Plants Mežapīles, grupa Laiki, grupa Sauner, grupa All in Measure, grupa Aptumsums, kā arī Savāda. Šogad konkursā triumfēja grupa Laiki. Apsveicam! Laura Trautmane, Aleks Volkova, Evelīna Kauķa, raidījums Kivī.